2014. gada pavasarī mēs jūs iepazīstinājām ar kādu jaunu latviešu vīru radītu firmu ar starptautisku nosaukumu Hydronex. Tātad hidrauliskie savienojumi, hidrauliskās sistēmas, hidraulisko sistēmu projektēšana, uzstādīšana, servis. Bez šaubām arī visu detaļu tirdzniecība. Kas ir noticis šī gada laikā? Cik esam tālu izauguši? Kādi sasniegumi? Gada laikā mums ir 3 filiāles. Mēs atrodamies Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī. Firmā strādā mazliet vairāk kā 10 cilvēki. Nodarbojamies ne tikai ar šļūteņu izgatavošanu, savienojumu pārēju, tirdzniecību, bet vēl arī projektējam hidrostacijas paši, arī viņus uzstādam, apkalpojam. Cik tādas gada laikā ir izgatavots, izprojektēts? Godīgi sakot, pāris ir, kurus mēs esam uzstādījuši un klienti ļoti apmierināti. Kā saka, no A līdz Z, no projekta līdz gatavai sistēmai, kas darbojas. Jā, līdz gatavai sistēmai, kas darbojas tieši tā. Bez šaubām jūsu pamatbizness, tas ir šo te hidraulisko šļūteņu izgatavošana, kas pamatā ir nestandarta un līdz to kā ir kaut kāda nepieciešamība. Viņas praktiski jāizgatavo no jauna, tas ir gan ātrāk, gan lētāk. Es pareizi stāstu. Jā, mēs nodarbojamies ne jau tikai ar pašu izgatavošanu, bet ir tā, ka arī ar vairumtirdzniecību. Mums ir Latvijā ļoti daudz sadarbības partneri, kuriem mēs pārdodam, kuri jau tālāk viņas izgatavo uz vietas, attiecīgi katrā pilsētā vai tā ir arī kāda kompānija, kas tikai savām vajadzībām gatavo. Jūsu Rīgas nodaļā, Aizkraukles nodaļa, Jēkabpils nodaļa arī uzstādītas ir iekārtas, ar kurām var šīs šļūtenes sapresēt un trubas salocīt. Šļūtenes mēs izgatavojam visās 3 filiālēs, gan Rīgā, gan Aizkrauklē, gan Jēkabpilī. Bet, kas attiecās uz cauruļvadiem, tad ir tā, ka Rīgā ir hidrauliskā mašīna, uz kuras to var izdarīt ar hidraulikas palīdzību un var uzvalcēt arī džiggalus. Bet Aizkrauklē un Jēkabpilī cauruļvadus loka ar roku. Tur mēs piedāvājam koniskos savilcējus ar konus, lai var pieskrūvēt klāt un viņus tālāk pievienot pie sistēmas. Kas ir ļoti skaisti, ka šī servisa apkalpošana un šļūteņu cauruļvadu izgatavošana jums notiek caur diennakti, ja tas ir nepieciešams. Darba laiks ir no 8 līdz 18. Bet ir savs servisa telefons, diennakts, kur, protams, par pakalpojumu ir jāmaksā, bet to var izdarīt gan sestdien, gan svētdien, vai arī 24 stundas diennaktī. Vai ir tas pakalpojums, ka jūs no klientiem savācat viņu to bojāto hidrauliskās sistēmas elementu un atvediet jaunu šļauku izgatavot vietā? Tā arī ir pakalpojums eksistē? Jā, to mēs vairāk vai mazāk piekopjam Rīgā. Ja kādam klientam nav pašam laika, tad var uzzvanīt uz mūsu telefonu numuriem un var palūgt. Mēs to aizbrauksim un izdarīsim. Arī Aizkraukles un Jēkabpils pusē? Arī tur, jā. Vai ir kāds jaunums, ar ko būtu vērts iepazīstināt vīrus, inženierus, tehniķus un mehāniķus? Pa gadu mums ir izveidojusies sadarbība ar MP filtriem. Tas ir vairāk vai mazāk saistīts ar sistēmas filtrēšanu. Ja, gan stacionārām iekārtām, gan arī mobilām iekārtām. Un vēl viens jaunums, kas ir pa gadu, ko mēs esam sākuši strādāt, tas ir ar nerūsējušā tērauda savienojumiem. Ražotājs ir Itālijā, un viņi piedāvā savienojumus ar dubultās kompresijas gredzeniem. Tā ir ļoti liela vajadzība, principā tur, kur izmanto gāzveidu vielas. Vai šie nerūsējušā tērauda savienojumi, viņi ir derīgi arī pārtiks rūpniecībā? Viņi ir derīgi pārtiks rūpniecībā, arī medicīnā var lietot. Ražotājs līdzi arī dod atbilstošu certifikātu. Šeit mums ir iespējas redzēt dažādākos nerūsējušā tērauda hidrauliskos savienojumus, gan kolektorus, gan leņķīšus, pat filtriņus. Un šo te es laikam varētu nosaukt, par lunkano savienojumu, ja? Tas ir kompensators. Ak, šitā! Pēc analoģijas ar automobīlu man likās, ka tas būs lunkanais savienojums. Nē. Un ja mūsu sarunas noslēgumā runājot par hidrauliskajām sistēmām, mēs nepiesauktu eļļu priekš šīm hidrauliskajām sistēmām, un tā mums te sanāk tā kā tāda pirmā kāzu nakts bez līgavas, bet to mēs noteikti negribam. Bet šoreiz mums tā
Līgava tāda interesanta ar uzrakstu Hidroneks, bet tā paša eļļa ražo. Mēs viņu neražojam. Pēc mūsu pasūtījuma viņi tiek saražota Vācijā, un mēs viņu pārdodam saviem klientiem. Bez šaubām hidrosistēmu speciālisti arī zina, kādu eļļu vajag. Vai šī ir tā visaugstākās kvalitātes eļļa? Jā, attiecīgi ir ietvert iekšā gan cena, gan kvalitāte. Atbilstoši cenai ir kvalitāte. Tātad Hidroneks, hidrauliskās sistēmas, projektēšana, uzstādīšana, servis, apkalpošana, rezerves daļas un arī eļļa.